deserts. Tas ir tik maigs, sievišķīgs, ne par velti tas ir nosaukts balerīnas Paulovas vārdā. Vispirms uzgriežu krāsni 180 grādos, lai tā jau uzkarst. Šis deserts tiek gatavots no olu baltumiem. Tie ir saputot stingrās putās, un tiem tiek pievienots gan sāls, gan pūdercukurs, gan arī kukurūzas smilti. Šo desertu var pieskaitīt pie meringu ģimenes, jo izceptā veidā tam ir kraukšķīga garoziņa, savukārt viducis paliek tāds ķepīgs, lipīgs kā zefīrs. Es ņēmu 4 olas un atdalu tās no dzeltenuma, jo dzeltenums šim desertam nebūs nepieciešams. Ļoti svarīgi, lai bļoda būtu tīra un sausa, jo tad olu baltums akuļās ļoti labi stingrās putās. Lai baltumi kārtīgi sakultos, tiem ir jābūt augstiem, tātad tikko izņemtiem no leduskapja. Šeit pie 4 olu baltumiem pievienoju čipsniņu sāli. Tagad putoju olu baltumu līdz vieglām putām un pakāpeniski pievienošu pūdercukuru. Jo cik arī mēs nebūtu brīvi, dažreiz sevi jāšķir. Elpoju straujāk, es zinu par daudz, tu teici un pagriezies. Sakultais olbaltums jau izskatās garšīgs. Tagad, lai Paulovs būtu vīgāks, pievienoju gandrīz 1 tēkaroti, baltvīneti, kā arī pusotru tēkaroti kukurūzas miltus. Paulovas var cept arī bez miltiem, bet oriģināla receptē ir tieši kukurūzas milti. Tagad atkal sakuļu. Ja mājās nav baltvīna etiķis, var izmantot arī citronas sulu. Lūk, tas ir kārtīgi sakults. Tagad var likt cepties. Lai dažādotu garšu, saputotajam olbaltumam var pievienot vaniļu. Bet, lai deserts izskatītos krāšņāks, var pievienot samaltus pistāciju riekstus. Ļoti labi derēs arī kāda žāvēta dzērvene vai šokolādes gabaliņi. Un tagad ar lielu karoti spanus tos kārtoju skaistās piciņās. Vienam no otra ir jābūt nelielai atstarpē, jo cepšanās laikā tie var saplūst kopā. Un tagad gaisīgo desertu lieku krāsnī 180 grādos uz 5 minūtēm. Tā, lai augstajā temperatūrā Paulovs nedaudz aprauj. Bet, kad 5 minūtes būs pagājušas, temperatūru samazināšu uz 140 grādiem un cepšu vēl pusotru stundu. Un tad, kad arī tas laiks ir pagājis, ņemu Paulovs ārā no krāsnes un ļauju tām atzist. Vislabāk Paulovs atdzesēt ir atstājot tās izslēgtā krāsnī. Tās ir cepušās diezgan ilgu laiku, kļuvušas kraukšķīgas, viducīts ir lipīgs. Kad Paulovs ir atzisušas, tām izurbina caurumu viducī. To darot var just, kad vidus ir mīksts, ķepīgs, kā zefīrs. Vēl tikai uzputoju putukrējumu bez cukura un apberu to ar kaudzi ogām. Un steigšu baudīt vasaras mirkļus. Siltās vasaras sēnā, paliec klusi un neaiziet. Redzi, saule jau riet lēnā, viss, kas bijis, tad mums vēl ir te. Siltās vasaras sēnā, paliec klusi un neaiziet. Redzi, saule jau riet lēnā, satums debesis tālās. Satums debesis tālās, baltu pieneņu lauks. Baltu pieneņu lauks. Tava roka guļ manā, tava roka guļ manā, uz galda ābolu trauks.
maksā, tu to dzirdēji? Lai ko arī tas maksā? Redzi, saule jau riet lēna, viss, kas spīst, tumšu ir te. Siltās vasaras sēnā, paliec klusi un neaizej. Redzi, saule jau riet lēna, vārdi, ko teicu tev, sen ierakstīti sienā.